bērniņi, kas tur knapi tiek Te ir domāts par cilvēkiem, kas ēd burgerus. Jā. Ļoti, ļoti padomāts. Nevar teikt, ka mēs neēdam, bet... Un negaršo. Un negaršo, jā, bet šeit ir padomāts tiešām, lai arī viņiem ir ērti iekāpt un izkāpt. Jā, es šeit neesmu redzējis, ka aizmugurējās vietās var tur mainīt sēdēt tik tuvu. Ir. Taurānam, man liekas, Volkswagenam ir. Ir ierobežots šī tik garu gājienu. Gājiens ir. Tu dabū tā, ka tu vari viņu pabīdīt un iespējams arī kāpt uzreiz iekšā. Neko arī citu ar neizdarot. šo tu vari braukt makšķerēt, jo viņam ir pilnpiedziņa. Vienīgais, kad vidējā zivs cena nedaudz pamainās. Nu, bišķi, jo jāliek tīru ceļu nodokli, jā. Degvielas patēriņš vispār ekonomisks. Kā par māju Baltezerā jāmaksā, un īpašuma nodoklis kā par māju Baltezerā. Jā, nu līdzvērtīgi. Bet tas jau arī reāli, ja tu skaties pēc lieluma, tas jau gan kā nekustamais īpašums. Jā. Neliels vienistabs dzīvoklis. Kvadratūra atļauj. Jauka apdarīta. Arī tādā jau vairāk amerikāniskākā nedaudz piesitienā, manuprāt. Nu, iekšā ir viss, kas vajadzīgs arī, jā, navigācijas sēdekļu apsilde, viss ir iekšā. Ja šitās, tā kā, un tu zini, ka tev vienmēr būs silti ātri iekšā, jo viņš ir benzīns. Tas panelis, ir aptilts panelis, viss tā kā... Vienmēr jau gāzi taču var ielikt. Jā, bet ja tu paskaties tagad uz gāzes cenām, tad laikam vairs nav interesanti viņi. Es gribu pabaudīt, kā viņš izskatās aizmugurē. Starp citu... Kāds iekšā aizmugurē? Šitan, ja tu domā, ka, piemēram, šīs ir tirgus uzlīmes, tad tās nav tirgus uzlīmes. Arī šeit nav tirgus uzlīmes, tas ir speciāli pasūtīts un uzzīmēts uz mašīnas. Nepateikšu, man kolēģis pateiks precīzāk, kas tas ir mākslinieku, jo tur bija servisa grāmatā ir mākslinieks. Viņš parakstījies, ne? Jā. Tā jau ir, tas ir krāsojums. Viņš ir zīmēts virsū, jā. Uzlīmes. Cik tā krāsa? Kur ir mākslinieka paraksts? Mākslinieks sauc Hedīgs. Hedīgs. Amerikā.